Labrīt, labdien, labvakar! Jūs klausāties podkāstu ārpus burbuļa. Sarunas turpinās Eiropā, kur mēs laižam burbuli starp lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem. Šodien podkāstā runāsim par tēmu, kas izklausās nopietnu līdzdalība, bet patiesībā mēs runāsim par to, kāpēc daži vienkārši sēž dīvainā sūdzās, kamēr citi iet un maina pasauli, noteikumus un satiksmi. Šodien diskusiju vadīsies Eva Valtere, bet mūsu šodienas viesis ir cilvēks, kurš pats ir izgājis garu, un es ticu, ka nevieglu ceļu. Bijušais ceļu policijas priekšnieks, Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš. Sveicināts, Edmunda! Sveiki visiem, jā. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā jums gāja šeit šodien vispār nonākt? Nē, super. Es saņēmu no jums ziņu par to, ka tāda vēlme ir. Man vienmēr ir paticis ar jauniešiem gan tusēt, gan runāt, gan darīt blēņas un visu pārējo. Un tad es arī jūtos nedaudz jaunāks, kā saka, un es nekad neatsaku, un ja man ir brīvs brīdis, tad, un ir iespējas, tad vienmēr, kā saka, palīdzu jauniešiem vai nu ar savu klātbūtni, vai ar kādu vārdu, vai ar kādu padomu, vai vienkārši parunāties. Man prieks, ka jūs mums esat piekritis. Jūs mums esat man personīgi pirmais, kas ir piekritis šogad. Super, cerams jau, ka iedvesmosies, un tad viņi domā, zin kā, tur... neviens nav bijis, tad tagad jūs pateiksiet, Zivtiņš bija. Zivtiņš bija. Tad mēs arī. Jā. Edmund, kad jūs pēdējo reizi apturēja ceļu policiju? Un vai jums pašam ir sanācis strīdēties par noteikumiem? Mani, kad apturēja, kāds 5 gadus atpakaļ varbūt. Varbūt vairāk nedaudz. Jā. Bet es braucu agri no rīta, un tad bija alkohola pārbauda visiem, un tā nebija tāda apturēšana par kaut kādu noteikumu pārkāpumu vai kaut ko tam līdzīgi. Strīdējies? Nē, es nekad nestrīdos. Vismaz cenšos to darīt. Vienreiz man tur kaut kas bija, bet tas bija, es vēl biju ceļu policijas priekšnieks, un tad tas, kā saka, neatpazina mani, un tad es sāku uzdot jautājumus, un tas jaunais inspektors domāja, tas gan ir kaut kāds apstāsts, cik viņš naidīgi noskaņots ir, laikam būs jāsoda. Bet nē, es vienmēr, kā saka, uzklausu inspektorus, un tieši otrādi man vienmēr ir prieks. Es bieži vien pats apstājos pie viņiem, lai aprunātos, ja es viņus redzu. Tā kā nevis viņi mani aptur. Tad jūs mierīgais esat braucis? Cenšos, cenšos, jo tas, kas notiek uz ceļiem, īstenībā tas diezgan... it sevišķi beidzamā laikā izceļās tāda, visa tā satiksme ir tāda mierīga, normāla, patīkama, bet ir kaut kādi individi, kas vienmēr uzspridzina to satiksmi. Vai pārāk lēni brauc, es nezinu, viņi guļ, baksta telefonu vai kaut ko tam līdzīgu, vai atkal ir tādi, kas tā brauc, tur apdzen, un beigās mēs galamērķi esam vienā un tādā pat laikā. Tagad kaut kā beidzamā laikā es tieši šo te satiksmes nianses esmu ievērojis, ka lielais vairums brauc mierīgi. Bet ir kaut kādi individi, kas tur vienkārši uzspridzina visu to satiksmi. Tā ir bieži tagad. Es šonadēļ pēkšņi apsījos degpunktu. Iegāju, tad arī skatījos, wow, tik daudz ceļu satiksmes vispār tādu negadījumu. Tas tik bēdīgi. Bet man te viens mazs putniņš pačukstēja, ka jūs jaunībā nemaz nesapņojat par policiju vai politiku. Bet tev esot bijis sapnis par jūrnieku karjeru. Un pat mācījies jūras skolā. Nē, tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Nē, bet, man putniņš paši tā nepareizi. Bet princips ir pareizs, jo es kategoriski negribēju būt policists. Man bija sapnis par to, ka es 1984. gadā iestājos Aizupas meža tehnikumā, un es gribēju būt pa mežsargu. Tas laikam nav jūrnieks. Jā, tas galīgi nav, tas neiet, kā saka, arī nav slikti. Varbūt kāda iepriekšējā dzīvē. Varbūt, jā, visticamāk. Bet es 100% biju pārliecināts, ka es savu dzīvi, mūžu, darba mūžu saistīšu ar mežu. Bet pa starpā iejaucās visi šie 90. gada notikumi, un 91. gadā, ka es sapratu, ka īsti ir jānotur mūsu brīvvalsts, un tad es iestājos policijā, jaunizveidotajā 91. gadā. 91. gada decembrī, ja nemaldos. Wow, ilgs laiks. Ļoti ilgs laiks. Pagāja ļoti ātri, bērni izauga. Īstenībā, tagad skatoties uz atpakaļ par visu šo te periodu, es neko nenožēloju. Vienīgais, ja man būtu tāda iespēja atkārtot, es būtu droši vien vairāk laika veltījis bērniem. Jo sanāca tā, ka tajā laikā nebija viegli. Tur visi strādāja 3-4 darbos.
Vienot sakot, tur atnāc mājās, bērni guļ, ej prom, bērni guļ. Bet tas vienīgais, es droši vien vairāk laika viņiem būtu veltījis. Bet tā pārējais, es domāju, ir ļoti labi. Valstiskā līmenī mēs to noziedzību nospiedām, jo tas bija ļoti, ļoti, ļoti skarbs laiks, šie 90. gadi. Jo pašā sākumā es strādāju šajā krimināla policijā, speciālā uzdevuma vienībā. Un tas, kas notika sabiedrībā, varbūt daudz to neredzēja, bet visas šīs reketi, izspiešanas, organizētā noziedzība, slepkavības un tā tālāk un tā joprojām bandas, tas bija ļoti, ļoti, ļoti izplatīts. Un, ja tas nebūtu nospiests, tā teikt, valstiskā mērogā ar tādām metodēm, pa kurām šobrīd liek uz ilgu laiku cietumā, tad mēs varējām arī to mūsu valsti pazaudēt tajā 90. gadu sākumā. Jā. Bet jums izdevās jūsu darbu izpildīt? Izdevās, kā saka, un tad, kad jau viss sāka nomierināties, es sapratu, ka krimināla policija, kad vajadzētu kaut ko dzīvē pamainīt, un tad es sāku ar šo ceļu satiksmi. Ceļu policija, tikmēr, kamēr līdz ceļu policijas priekšniekam aizkalpojos. Un tad tur gandrīz 10 gadus, un tad arī sapratu, ka laikam kaut kas dzīvē ir jāmaina. Jā, daudz jūs šodien redzat uzvalkā runājot no tribīnas vai televīzijā, bet jūs sākāt no pašas apakšas, kā jūs tikko minējāt. Kā parasts instruktors uz ielas, pastāstiet, kā tas bija toreiz, kā jūs nonācāt līdz tribīnēm? Es jums pateikšu tā, varbūt tas izklausīsies nedaudz banāli, bet ir jābūt mērķim, ir jābūt mērķtiecībai, un uz savu mērķi ir jāiet. Es sapratu, ka tam ir nepieciešama izglītība. Un tad, kad es iestājos, es no sākuma iestājos Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā. Kā jau es minēju, es gribēju arī turpināt savu karjeru pa meža līniju, un es gribēju būt, iegūt augstāko izglītību mežsaimniecībā. Bet atkal viss sagriezās tā kājām gaisā, kad nācās tomēr tādā policijā un studēt jurisprudenci. Un tas bija tāds interesants laiks policijas akadēmijā. Nevarēja tā vienkārši iestāties un tur 4 gados viņu pabeigt, lai iegūtu, pieņemsim, to profesionālo juridisko izglītību. Bija tātad 3 posmi šai augstskolē. Pirmais posms bija 2,5 gadi jānomācās, tad ir prakse. Pēc tam bija 3 gadi jānomācās, un tad vēl 2 gadi jānomācās. Tad kopā bija 7,5 gadi jānomācās, lai saņemtu augstāko izglītību, lai tu būtu diplomēts policists. Wow. Un pēc tam vēl pusotrs gads maģistratūra. Tātad faktiski sanāk 9 gadus vajadzēja nomācīties, lai kļūtu par tādu pilntiesīgu policistu virsnieku. Un ar šo mērķtiecīgo darbu faktiski viss, tāds ļoti ātrs posms bija, ļoti ātrs, nebija laika tur domāt, visu laiku bija jāstrādā. Paldies, ka tur kaut kāds atvaļinājums, kādu nedēļu iekrita, ka var kaut ko bišķiņu atpūsties. Un tādā ritenī ejot, visu laiku attīstoties un mērķtiecīgi strādājot, nonāk līdz rezultātam. Ja cilvēkam ir mērķis, apņēmība, uzņēmība un pacietība, tad viņš arī to savu mērķi sasniegs. Tieši tā. Bet vai tavuprāt par līderi var piedzimt, vai arī par tādu ir jākļūst? Tad, kad, piemēram, ir bīstama situācija un kādam vienkārši ir jāuzņemas atbildība, jo pārējie baidās, vai tas ir kaut kas iedzimts? Tas īstenībā ir ritīgi labs jautājums. Es kādreiz esmu par to domājis, un šķiet, ka tomēr to var mēģināt izkopt. Bet ar to, man liekas, ir jāpiedzimst. Ka to māku visu var izkopt, bet tām raksturiezīmēm ir jābūt tādām, lai... man savulaik, pieņemsim, mācīja tādu lietu, ka, ja stāv ierindā stāv cilvēki, policisti, un man teica tā, tu uzmanīgi skaties, ja tu tā ierindai visu laiku spļausi virsū visiem tiem cilvēkiem, viņi noslaucīsies, notīrīsies un stāvēs tālāk, bet ja viņi visi kopā tev uzspļaus virsū, tad tu noslīgsi. Un vienot sakot, tā doma bija tāda, ka tu nedrīkst būt priekšnieks.
tev jābūt līderim. Priekšnieki nevienu priekšnieku nekur nekad nav cienījuši. Tātad tikai un vienīgi ar savu darbu, savu priekšzīmi, ar pakļāvību, padevību un uzklausot kolektīvu, uzklausot savus cilvēkus. Skaidrs, ka ir kaut kāda mirkļa, kad ir jāpieņem lēmumi un diezgan skarbi lēmumi tādā skaitā, bet tāpēc jau arī tu esi līderis. Ja? Tā kā man liekas, ka zināmā mērā ar to ir jāpiedzimst, bet tās iemaņas var izkopt un vajag izkopt. Super. Vajag ieklausīties cilvēkos. Jā. Ja kāds jaunietis šodien klausās vai skatās mūs, un viņam nav tas bīdītājs, nezinu, vai dažkārt viņiem šķiet, ka viņiem vajag tos bagātos vecākus, kāds būtu tavs galvenais padoms, kā pašam ar savu darbu izsisties dzīvē? Jāsaprot, pirmkārt, kas tev patīk. Jā. Tev jāsaprot, kas tev patīk. Tev patīk, nezinu, internetā spēles spēlēt vai no dēļiem kuģīšus taisīt, vai futbolu spēlēt, vai, es nezinu, ir miljardiem droši vien visādas lietas, kas kādam var patikt. Un jāsaprot, kas tev patīk. No tā nevajag kaunēties. Ja tev patīk programmēt un darboties internetā, un tu jūti, ka tas ir tavs, tas tagad ir labi. Kādreiz, kad augu, man nebija tāda interneta. Ja? Manā laikā bija krūtis skaitījās, ka tev bija skrituļdēles. Ja? Tad es biju Jūglas čempions skrituļdēļu braukšanas ziņā. Ja? Mēs tur gājām vēl uz Biķernieku trasu un vēl kaut kur. Un tas skolā mūs nelaida, jo skolā nedrīkstēja ar viņiem braukt, bet skolā bija visgludākās grīdas, tur bija visforšāk braukt. Stāsts vienmēr sakot par to, ka tev ir jāsaprot, ko tu gribi. Un jāiet uz to mērķi. Jāiet uz mērķi, mērķtiecīgi, lēnām, pa solītim. Nevajag sasteigt, nevajag pārvilkt tās skrūves, bet lēnā garā, mērķtiecīgi. Kaut ko nezinu, uzprasi. Tas ir ļoti būtiski runāties, aprunāties, izrunāties, uzprast vecākiem. Ar garantiju nekad neviens tev neatteiks. Uzprasi draugiem, parunājies ar draugiem, nepieņem uzreiz karstus lēmumus, izanalizē. Pieņemsim, ir 4-5 piedāvājumi par kaut kādu tēmu, nestreb uzreiz karstu, pagaidi līdz rītdienas rītam. Vienot sakot, un ieklausies sevi un skaties, kā dzīve apkārt rit. Un man liekas, ka tā dzīve un tā dzīves situācija pat pēc būtības jau noregulē un uzliek visus uz sliedēm. Zin kā, liekas tā, ka ir kaut kāda milzīga problēma, vajag viņu risināt, bet reizēm ir tā, atsēdies vai paguli, varbūt, ka pats pāriet. Tāda situācija arī var būt. Tā kā tā, es domāju, ka tur iesprint nevajag. Laiks tagad mums ir diezgan straujišs. Jauniešiem pašiem ir jāsaprot, ko viņi grib, un tad mērķtiecīgi jāiet uz mērķi. Jā, bieži vien jaunieši saka to, ka naudai ir nozīme. Es jau nenāku no tās bagātās ģimenes, tāpēc es nekur neizskatīšu dzīvē. Tavuprāt, tā ir? Ka tiešām no tās ģimenes, kur ir vairāk nauda, tas arī izsitīsies? Viennozīmīgi tā nav. Nauda pēc būtības nav, kā lai pareizi pasaka, jauniešiem, kas ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz lietas, tās, kuras ir tādas fundamentālas lietas, ko tu nevari nopirkt par naudu. Tu vienkārši tas nav iespējams nopirkt. Ja? Līdz ar ko zināmā situācijā tā nauda ir vajadzīga. Ir situācijas, kad viņi palīdz, ir situācijas, kad viņi priecē, bet ir arī lietas, ko nevar par naudu nopirkt. Un nedrīkst būt nauda pašmērķis viennozīmīgi. Tad visi pamparāram aiziet. Nē. To es katram gan gribētu likt aiz auss. Nauda nedrīkst būt pašmērķis. Ja? Jo es te arī vienmēr, bieži vien es iedomājos par to, ka, pieņemsim, tur skatos kaut kādus vecā tēva albumus un atrodu tur, pieņemsim, 500 latu naudas zīmi. Kaut kādu, pieņemsim, tur 35. gada vai es nezinu, var kļūdīties. Tā milzīga nauda, ja? Iedomājieties, tur pa 5 lati varēja govi nopirkt, tad te 500 lati. Un tad es tā domāju, kāpēc viņi ir šeit, kāpēc viņi ir albumā, kāpēc viņi nav... Nezinu, kāpēc nav uzcelta kūts kaut kāda, pieņemsim, tur no akmens vai dīķis izrakts par to naudu. Tagad šeit ir jāsabalansē naudai faktiski, kas tad tam papīrītim viņam nav vērtība. Viņam šodien ir kaut kāda vērtība par to, ko tu teorētiski tur var iegādāties vai nopirkt saldējumu
vai es nezinu, ko citu, vai aiziet uz kino, uz teātri. Bet pēc būtības jau pēc 100 gadiem tam papīrītam nebūs nekāda vērtība vairāk. Tāpēc es domāju, ka galvenais ir uzņēmība, darbs, sapratne, pazemība, mācīšana, ieklausīties, mācīšana runāt, komunikācija, komunikācijas prasmes un tādas lietas. Un, ja tu strādāsi tādā virzienā, kas tev patīk, ko tu gribi sasniegt, tad arī tā nauda atnāks. Jā, pavisam noteikti. Tā kā naudai nav varbūt tā lielākā nozīme. Viennozīmīgi ne. Bet atgriežoties atpakaļ par tām ielām, jauniešiem patīk izaicināt sistēmu, un tas redzams gan uz ceļiem ar skrējēju un mašīnām, gan dzīvē. Kur ir robeža starp veselīgu jaunības dumpi un vienkārši stulbumu? Man liekas, ka tur īsti robeža nav. Tas viss ir kopā, jo man arī ir bijuši, es jau esmu bijis jauns, man ir bijuši 10 gadi, 11 gadi, 14 gadi. Un es atceros, es tādas ziepes esmu vārījis, lai Dievs stāv klāt. Es tagad domāju, kā es vispār to varēju atļauties, kā es to varēju izdarīt. Bet acīm redzot, tie puni un tie nobrāzumi, tas ir tas, no kā tu jaunībā mācies. Un tad tu pēc tam saproti, vai dikti sāpēja, vai ne tik dikti, un vai tu tā gribi atkārtot to, vai tu negribi tā atkārtot. Jauniešiem ir jābūt dumpiniekiem. Es joprojām esmu dumpinieks un bieži vien nepiekrītu kādam viedoklim. Es esmu vienmēr centies laust sistēmu un joprojām cenšos. Man nepatīk, ja man iegrožo vai es uzklausu visus viedokļus, bet ja es zinu, ka mans viedoklis ir pareizais, tad es nekādīgi nevaru pieņemt nepareizu viedokli. Un kas ir būtiski, tas, ka jauniešiem tas ir vēl vairāk, tas viņiem ir šī netaisnības izjūta, tāds dumpavnieciskais gars iekšējais, tas, ka viņu to jaunieti vienmēr grib ierobežot, nedari tā, nedari šitā, tu drīkst, tev tagad jādara tā, nē, tu darīsi šitā, alu nedzer, nepīpē vai vēl kaut ko. Nē, visu vajag paskaidrot. Ja? Pieņemsim, es saviem jauniešiem, bērniem, zinot to, kā tas jaunībā ir, vienmēr teicu, nekur nav jāvazājās. Redz, kur mājās, nākat dārzā. Es zinu, ka nedrīkst pīpēt, nedrīkst alu dzert vai vēl kaut ko, bet viņi taču tāpat to izdarīs. Tad labāk, lai viņi to dara manā klātbūtnē. Es redzu, cik daudz viņi tur to dara un kas tur notiek, un es to situāciju kontrolēju. Un manā skatījumā tādai vajadzētu būt arī tai valsts pieejai pie visa tā, ka mēs tikai gribam uzlikt sodus, visu likumā ierakstīt, to netirgot, to aizliegt tirgot, šitā nedarīt, bet mēs aizmirstam par to prevenciju tā saucamā. Un man liekas, ka tas ir tas pats būtiskākais, lai tam jaunietim nevis uzspiestu kaut ko nedarīt, bet lai pastāstītu, gribi, dari tā, bet tu zini, ar ko tas var beigties. Ja? Un man liekas, ka mudināt domāt, jo man tehnikumā pirmā kursā bija tāds pasniedzējs Uģis Feldmans, un man personīgi bija 14 gadi, tad es aizgāju jau prom no mājām, dzīvoju kopmītnēs, un kas man vienkārši, es jutos kā pieaudzis cilvēks, jo šis te pasniedzējs ar maniem runāja kā ar pieaugušu cilvēku. Kaut man bija 14 gadi. Tūlītās decembrī vajadzēja 15 palikt, bet viņš ar maniem runāja kā ar pieaugušu cilvēku. Un es sapratu, ka es viņu nedrīkst pievilt. Un šīs te attiecības, tas ļoti labi nostrādāja manā skatījumā tanī laikā. Taču viņš ir tīneidžers, ja, tur visam pa gaisu jāiet ir. Ja. Nē, man bija atbildības sajūta attiecībā par to, kad redz, viņš man uzticās. Ja. Un tas bija visiem mūsu kursā. Mums jau praktiski bija, mums bija kursā no 30 cilvēkiem, viena meitene tikai bija, pārējie visi puikas. Kā saka, mežanieki, tur jau maz meitenes uz turien gāja mācīties. Un, attālākā rajonā mēs bijām, tās tehnikums bija Aizupē, netālu no Vānas, vecā muižā, ar savām tradīcijām, ar saviem nerakstītiem likumiem. Bet tas pasniedzējs, viņš mācīja ar šiem jauniešiem strādāt, mācīja viņus uzlikt uz pareizām sliedēm. Un mēs kā kurs vēl šobrīd katru gadu tiekamies. Tagad
Arī jūlijā beigās mēs tiksimies un ar prieku katrs viens otru ieraugam. Mums ir par ko parunāt. Tā. Tā ir komanda. Tā kā otra ģimene. Tik wow! Nu jau mēs braucam tur un tiekamies. Kādreiz mēs tikai savstarpēji tikāmies. Tagad līdzi brauc sievas, citreiz vēl bērnus ņem līdzi. Un mēs no sākuma tikāmies vienu dienu, tad mēs sapratām, ka mums nepietiek laika izrunāties. Tagad mēs 3 dienas tur tiekamies. Wow, 3 dienas! Jā. Tas ir iespaidīgi, lai katrs tādu klasi atrod. Šodien uz ceļiem un ielām ir tie saucamie zvaigžņu kari, kur ir driftēšana, skrējriteņu hausa, agresīva braukšana. Tavuprāt, tas ir vienkārši stulbums, vai tas ir veids, kā jaunieši mēģina parādīt savu raksturu? Tur ir vairāk šķautnes no visām. Tad pirmā šķautne ir, ka jaunieši mēģina izrādīties, parādīt savu raksturu. Viņiem vajag, kādreiz nebija automašīnas, bija zirgi. Katram puisietim vajadzēja kārtīgu zirgu. Šobrīd tieši tas pats. Es uzskatu, ka arī vajag viņam, vai nu vajag motociklu, vai automašīnu. To viņam vajag. Bez tā nevar. Viņam vajag. Tikai jautājums ir par to, kā viņš to zirgu savalda. Un šeit ļoti būtiski ir gan valsts loma, gan arī ģimenes loma. Vajag iemācīt, ka veselību sabeigt var ļoti ātri. Tehnisko līdzekļu, šo transporta līdzekli arī var ļoti ātri sabeigt. Tā jau nav māksla. Māksla ir uzvesties atbilstoši tam, kā ir jāuzvedās uz ceļa, atbilstoši braukt, droši atrasties vidē. Bet skaidrs, ka vajag iztrakoties. Lietuviešu kolēģi bija uztaisījuši savulaik tādu noasfaltējuši kilometru garu ceļu, kur katrs varēja, policijas uzraudzībā, tur trakot, kā tu tur gribi. Griez saules, brauc ātri, atbilstoši tur, lai tik būtu piesprādzējies. Un apkārt bija nodrošināts šīs drošības sistēmas un riepas un pļāva, lai nevarētu nekur ieskriet. Un tad tie cilvēki, tie jaunieši tur to savu adrenalīnu izgāza. Man liekas, ka tas ir pareizi. Šobrīd mums īsti tādas vietas nav. Ir kaut kādas pa maksu, kaut kādas trases, kur to var darīt, bet īsti tas nav tas. Tur tam jaunietim zūd tā brīvības sajūta. Man liekas, ka viņam ir nepieciešams kaut kāds tāds, kur viņš varētu izrādīties, uzgriezt skaļu mūziku, lai netraucētu cilvēkiem. Es te arī vasarā guļu, loks vaļā ir un brauc garām pa ielu. Muzika tā skan, ka tu uzreiz pamodies. Ja. Lai viņi brauc tur kaut kur, es nezinu, izdomāt, kurā vietā tur, rumbulā noasfaltēt viņiem to ceļu, uzlikt norobežojošās barjeras un lai viņi tur, kā saka, tusē. Un pie tam vēl nekas jau tur traks nav, ja policija to visu vēl uzrauga, lai tur nebūtu kaut kāda pārmērīga alkohola lietošana vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir daudzkārt bīstamāka, tā ir šī profesionālā agresija, jo par to tagad maz runā, bet viņi joprojām ir. Tiek driftēts, nedriftēts, bet dragreis taisīts pa naudu. Un pie tam ir 2 veidi. Vienkārši tiek noslēgts ceļa posms, kur taisnā gabalā tiek veikti šie dragreisi. Tā ir viena lieta, varbūt tas pat nav tik bīstami apkārtējiem. Protams, kad ir bīstami, tur viss kaut kas var notikt, jo tas nav norobežotā sporta trasē. Bet daudz bīstamāk ir tie, kas vienkārši no punkta A līdz punktam B cauri pilsētai, kurš ātrāk izbrauks dienas vidū, pieņemsim, un attiecīgi pa lielām naudām. Un tas ir tas bīstamākais. Redz, kā ir. Ja mēs, kā saka, to visu neuzraugam, nemēģinam uzraudzīt un ielikt kaut kādos rāmīšos iekšā, daudz maz rāmīšos, tad tas var slikti beigties. Jā. Vēl viens putniņš. Es ceru, ka šis putniņš man pareizi pačukstēja, ka jums vienmēr bijusi ļoti stingra nostāja pret korupciju un pārkāpumiem. Es mammai pat zvanīju un prasīju par šo. Tur viņa teica, ka viņa piekrīt, ka jums tāda ir. Pat ja tā ir skarā paziņas. Jauniešu vidū ir nerakstītais tas likums, ka savējos mēs nenododam, bet ja draugs sēž pie stūra reibumā, vai viņu apturēt ir nosačīšana vai tomēr reāla drosme, kas glābj dzīvību? Man ir bijis pašam gadījumi ar labiem tuviem draugiem. Viena tāda situācija, kas man ir iespiedusies prātā. Mēs aizbraucām Latgalē kaut kur pie kaut kāda dīķa. Tur bija vispār forša vieta, kā tagad atceros, ūdens tāds zaļ gan zils un zivis tur peldējās. Kolosāla vieta bija. Viens paņēma pa daudz uz krūti. Un tagad viņam obligāti vajadzēja braukt.
Un visi tur viņu mēģina atrunāt, un vēl, un nu, tur nevajag tā darīt, un tu ko tu tur vēl. Un es arī nesapratu vairs, kā rīkoties, un tad es tā domāju, tā laižiet, lai viņš brauc. Nu, tā lai brauc, Un tas viņu nošokēja. Kā lai brauc? Un viņš beigās nekur neaizbrauc. Bet man šķiet, ka draugi priekš tam arī ir, lai jebkuriem līdzekļiem izdarītu tā, lai tas viņu draugs neciestu. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Runājot par korupciju, jā, tā ir sērga, kas Latvijas valstī izēd no iekšpuses šobrīd. Un es gribētu teikt, ka man neinteresē tāda korupcija, ka kāds aiznes dakteriem puķis vai konfekšu kasti vai konjaku pudeli šajā apmērā. Man interesē tā korupcija, ko cilvēki neredz, ka milzīgi valsts līdzekļi vienkārši caur offshoriem aizplūst projām kaut kur nezināmā virzienā, un dēļ tā cieši pilnīgi visi. Pensionāriem ir zemas pensijas, pie dakteriem un speciālistiem ir milzīgas rindas, mums visur trūkst naudas, skolas slēdz ciet, jaunieši brauc projām, un tas viss ir tikai un vienīgi tam, kad ir milzīgs astoņkājs, kas izēd to Latviju no iekšpuses, un tā ir tā korupcija. Un es arī skaļi esmu teicis, ka vienīgais, kas Latviju var pazudināt, ir stulbums un korupcija. Ja? Tā, diemžēl, ir. Ja? Un mums ir jātiek vaļā no abām šīm lietām. Tātad cilvēki ir jāizglīto, un ar korupciju ir jābūt visnežēlīgākai cīņai. Ja? Tad šis putniņš man pareizi pačuksē. Šis putniņš ir pareizi jums pačuksējis. Bieži vien jaunieši saka, es gribu ko mainīt, bet mani neviens neņems nopietni, jo es esmu tikai jaunietis un pieaugušiem taču vienalga. Kā jauniešiem ar savu enerģiju panākt, lai viņos ieklausās? Ne, vispār, ja pieredzes bagāti cilvēki neieklausās jauniešos, tad viņi nav pieredzes bagāti. Jo jauniešos vajag ieklausīties. Kāpēc man vienmēr patīk tusēt ar jauniešiem? Tāpēc, ka es vēlreiz atkārtoju, es pats jūtos pirmkārt jaunāks. Labi, es vairs nevaru tik augsti palikt un varbūt tik ātri paskriet, bet padziedāt es varu un ar viņiem pasmieties arī es varu. Ja? Un kādas kumēdiņas izmest arī es varu. Bet jauniešos vajag ieklausīties. Jaunieši bieži vien pasaka to, kas viņiem ir uz sirds, un to nedrīkst palaist garām. Bieži vien, kā saka, tas var arī izvilkt to jaunieti no depresijas. Arī tādas situācijas var būt. Bet skaidrs ir viens, ka jaunieši ir jāatbalsta, jāstimulē, jāmēģina ievirzīt uz pareizām sliedēm, jāmēģina, lai viņi nebrauktu prom strādāt. Un šeit gan ir, protams, kad ir liela nozīme vecākiem un tam visam, kas notiek ģimenē. Bet, ja vecāki redz, ka valstī mūsu īsti tam bērnam nākotnes nav vai viņam ir ļoti grūta, tad viņš arī stimulē, lai tas bērns brauc projām. Un tāpēc šeit es gribu pieskārties mūsu vienai no partijas programmām, kā mēs mēģināsim stimulēt, lai jaunieši šeit paliktu un lai sākotnēji gūtu šo te darba pieredzi. Jo tagad visiem prasa, tu jaunietis tikko pēc skolas, piedod, bet mums vajag, lai tev būtu darba pieredze. Kā tad tas jaunietis dabūs tev darba pieredzi? Jā. Kur tad, lai viņš viņu dabūn, ja neviens viņu neņem darbā? Un te mēs izdomājam tādu interesantu feature, kas būs ļoti interesēs uzņēmējs, ka jaunietim pirmo gadu, tātad viņš pabeidz skolu, skolu, augstskolu, vienalga, un sāk strādāt. Tam, jebkuram, pie kā viņš strādās, uzņēmumam, valsts iestādē, vienalga kam, viņam nebūs jāmaksā par viņu nodoklis. Un tātad sanāk tā, ka viņš saņems visu naudu, to, ko viņš nopelna. Yeah. Veselu gadu. Tātad viņš iegūs līdzekļus, viņš iegūs praksi, pieredzi. Uzņēmējs vai uzņēmums, viņam tas izmaksās lētāk, jo tagad mēs zinām, ja viņš grib maksāt tam jaunajam cilvēkam 1000 eiro, tad viņam nodokļos, tas viņam kopumā izmaksā tur kaut kādu 1800 vai 2000 eiro. Tātad viņš gandrīz vai dubultā pārmaksā. Šeit viņš tātad varēs maksāt viņam vairāk, un vienalga tas viņam būs izdevīgi. Un nevajadzēs maksāt nodokļus, un jaunietis arī, ka viņam arī nevajadzēs skriet prom, jo viņam būs iespēja šeit pat nopelnīt. Un ja viņš šeit var sākt pelnīt, tad ir ļoti liela varbūtība, ka viņš jau šeit sāks pelnīt, iepazīsies ar meiteni, tātad viss ķēdīt aizies tālāk.
Un bez jauniešiem, bez jaunatnes jau nav nākotnes, nav Latvijas. Ja mēs tagad arī novecojam, izmirstam, Latvijā tad reķina 32 vairāk tūkstoši nomirst, 14,000 piedzimst. Tad katru gadu mēs zaudējam apmēram 15,000 cilvēkus. Tā ir gandrīz 2 arēnas Rīga. Katru gadu pazūd vienkārši. Un nerunājot par to, kas vēl aizbrauc projām uz neatgriešanos. Ja? Un tā kā tas ir demogrāfijas jautājums un jauniešu jautājums. Tas ir ļoti nopietns. Mums noveco visi cepjās par to, ka tagad būs pensijā atbrauc tie starptautiskie aizdevēji pētīt, kāda mums situācija Latvijā ir. Aizbrauc prom un atstāja mums mantojumā 2 lietas. Tas, ka nodokļi jāceļ ir un pensionēšanās vecums jāpalielina pakāpeniski līdz 70 gadiem. Šito kā jaunietis iedzird, tad viņš domā, Jēziņ mīļais, kam man to vajag? Un prom patiešo, ja? Un tas jau ir dēļ kā? Viss dēļ tā, ka mums bērni nedzimst, mums sabiedrība noveco, brauc prom, šeit brauc imigranti. Un, tā teikt, tie pamati ir saļodzījušies. Tāpēc man liekas, ka ir pienācis laiks, kā teikt, mainīt sistēmu. Jā. Kā jūs būdams vadītājs un tagad arī politikā reaģējat, ja pie jums nāk jaunieši ar savām idejām? Kā runāt ar pieaugušajiem, lai tevi vispār uztvertu nopietni, nevis kā sīko, kurš vienkārši kaut ko grib vai viņam kaut kas trūkst? Nē, redz, kā ir, ja jaunietis nāk ar kaut kādu jautājumu pie manis vai pie kāda jebkura cita cilvēka, tad es varētu tikai un vienīgi pateikt to, ka tā nav kaut kāda bravūra. Tātad jaunietis ir kaut ko izdomājis, viņam kaut kas ir galvā, un viņš grib par to parunāties un to, kā teikt, saprast, virzīt, bīdīt, iet uz priekšu, attīstīties. Viņš ir pieņēmis lēmumu. Tātad neatbalstīt šādu jaunieti nozīmē neizprast situācijas nopietnību. Tātad, kā es to redzu, tad atteikt tādā situācijā vai pasmieties, tas ir sliktākais, kas var būt. Jebkurā gadījumā, vai tas pat ja tas nav jaunietis, jebkurš cilvēks ir jāuzklausa. Īpaši jau jaunietis, un ja tev ir kaut mazākā iespēja viņam palīdzēt, morāli, materiāli, fiziski, jebkādā veidā, tad tas ir jādara. Vienkārši tas ir jādara. Pavisam noteikti. Pie jums bieži vispār nāk jaunietis? Zinām, periodiskumu, jā. Jā, diezgan ir. Man patīk arī aprunāties ar jauniešiem. Es nekad nevienam arī neatsaku, ja ir kaut kādas iespējas vai tā kā pieņemsim pie jums. Mēs te bijām nesen Jelgavā. Tas bija kaut kāds arī sarunu festivāls jauniešu kaut kādu taisīt tur. Arī jā. Man patīk, ka jauniešiem sava doma, viņi tur kaut ko ir izdomājuši, viņi tur sagatavojušies, viņi tur ir plānojuši, viņiem plāns ir, viņi tur pat sarūpējuši ir kafiju un maizītes kaut kādas. Vienkārši cepuri nost, maleči, vienkārši tā visiem vajadzētu darīt. Un tur arī ir nākotne. Viņš tagad savā līmenī kaut ko plāno, kaut ko dara, un tas jau pēc tam aiziet tālāk, viņam pavērsies biznesa iespējas, ja viņš sapratīs, ka ir nevis tev kāds atnesīs kaut ko šķīvīt, zelta maliņu, bet pašam jākustās, pašam ir jāiet, jārok, jāņem lāpst rokā. Ja? Un tāpēc darbs ar jaunatni, īstenībā jau nekas labāks būt nevar. Ja? Mēs visi, ieskaitot arī jauniešus, esam ļoti aktīvi internetā, rakstam komentārus, esam TikTok video vai parakstamies manupalsu.lv. Vai šī digitālā līdzdalība ir reāls spēks, vai arī mēs esam tikai vienkārši tajā iesprūduši, un tērējam laiku un dzīvojam ilūzijā, ka kaut kas mainīs? Nē. Bet tas jāsaprot, ka tagad jau tāds laiks ir. Kā jau es teicu, iepriekš man nebija tāda internetā, nodarbojamies ar citām lietām, braucām makšķerēt, skrējām un gājām sportot, blēņas taisījām, dedzinājām zāli. Tanī laikā tas bija baigi normāli forši. Taisījām, kurinājām ugunskurs, cepām kartupeļus, braucām ar velosipēdiem un tā tālāk un ložņājām par visādām vecām mājām. Tagad ir cits laikmets. Bet vajadzētu sabalansēt, nevajadzētu tā, ka tiešām, ka tu tur 12 stundas nosēdi tur un tad tev acis kubā ir un beigās, kā saka, jēgas no tā absolūti nekādas, tikai rokas trīc. Vajadzētu sabalansēt to visu. Man atkal nepatīk visi šie ierobežojumi, kas tiek
likumiskā veidā. Mēs tagad pieņemsim likumu, aizliegsim jauniešiem tur izmantot mobilos telefonus skolās. Pieņēma, labi. Man jau neskapēc liekas, ka tas vairāk ir ģimenes un vecāku jautājums. Ka skolē to tur mazāk vajadzētu. Tad jau arī deputātiem visiem jāatņem ir mobilie telefoni. Pasties, kā tur visi sēž zālē. Lielākā puse visi sēž baksta telefonus. Jā. Tad kāpēc tas skolēniem jāatņem, kāpēc deputāti drīkst to darīt? Tāpēc man liekas, ka galvenais ir jābūt visam sabalansētam, ir saprātīgam un, nevajag pārgriezt skrūves par to, ko varam pasmējamies, ko varam izdarām, ko nevaram celt, to nevaram nest. Vienot sakot, skaidrs redzējums uz dzīvi un kā saka, ejam uz priekšu. Jā, pavisam noteikti. Bet jau mēs esam pie mūsu pēdējā bloka saucamā, kurš vēlas parunāt par vislielāko līdzdalības veidu, kas ir vēlēšanas. Jauniešu aktivitāte vēlēšanās bieži vien ir zema, ļoti zema. Kāpēc tā ir milzīga kļūda? Ir tā sajūta tāda, es esmu runājis ar jauniešiem, un tad es esmu izsecinājis, ka viņiem ir tā sajūta tāda, ka viņu balss jau neko nemainīs. Jā. Tur vienalga, kāds jau nobalsos, nekas jau tur nemainīsies, tāpat viss tur ies uz priekšu, un tāpat viss tur arī notiks. Bet tas ir diezgan nepareizi, jo ar savām balsīm, un it sevišķi, pieņemsim, kad ja jūs esat kādā kopienā, jūs esat vairāki jaunieši, daudz ko var mainīt. Bet jāsaprot ir, ko jūs gribat no sevis, kādu jūs gribat redzēt nākotnē Latviju, un nevajag paslinkot, vajag palasīt partiju programmas un uztvert to kā spēli. Jo to nedrīkst uztvert kā tādu, manā skatījumā, kā milzīgu pienākumu, kas tevi apgrūtina. To vajag uztvert kā spēli. Internetā arī ir spēles, kurā ir kaut kādi noteikumi. Un es ieteiktu jauniešiem pieiet pie tā visu kā pie spēles, kur arī ir savi noteikumi. Bet noteikumi šeit ir tikai ļoti būtiski un ļoti nopietni. Jo šeit ir gan šī te paši jaunieši, gan Latvijas nākotne kopumā. Un izanalizējot šīs te programmas, bet ne tikai izanalizējot programmas, bet paskatoties arī uz tiem darbiem, ko tie politiskie spēki ir izdarījuši. Vieni runā vienu, programmā ir ierakstīts viens, bet patiesībā viņi dara kaut ko citu. Tad, kad nonāk jautājums līdz kaut kādai nopietnai lemšanai par to jautājumu, kas viņiem ir ierakstīts programmā, viņi neskapēc nebalso. Man tā bija tas jautājums, un es no tribīnas to uzdevu. Es saku, kā tad jums vēlētājs? Es nesaukšu tagad politiskos spēkus, bet es saku, es izrakstīju šo te priekšlikumu, likumdošanas priekšlikumu, ko es iesniedzu no jūsu programmas. Jūs esat tagad pie varas, bet jūs neatbalstat šo manu priekšlikumu, kas ir jūsu priekšlikums un ierakstīts jūsu partijas programmā. Wow. Es saku, kā tad cilvēki var balsot un jums ticēt, ja jūs paši nepildat to, ko jūs esat rakstījuši? Tā bieži vien notiek, un man liekas, ka izejot tādā spēles veidā un saprotot, kas ir kas un kas par ko balso un kādas vērtības atbalsta, izejot no tā arī vajadzētu balsot. Bet vajadzētu balsot. Jauniešiem vajadzētu balsot, jo tas ir pārāk nopietni, jo, ja mēs paskatāmies, mums šobrīd tikai apmēram puse iet uz tām vēlēšanām, tas ir gaužām maz. Man liekas tā, personīgi es to vienmēr uztveru tā. Tā ir tā vēlēšana diena, tad mēs visi ģimene kopā ejam, nobalsojam, tad aizējam paēst, vēl kaut ko, tāds pasākums. Es tā to, mēs mūsu ģimenē to tā uztveram. Es zinu, ka pieņemsim arī tur man sievas tēvs un mamma, un arī tur, mēs šeit vienā pusē, bet tur arī viņam dēls aizbrauc pie viņiem, tad kopā brauc, aiziet tur nobalso, izdara šo pilsonisko savu pienākumu izpildu, tad aizbrauc paēst kaut ko, tāds vesels pasākums. Man liekas, tas ir normāli, tas bez mazliet tā spēles veidā, tādā plezīra veidā, tu izdari kaut ko labu, kā saka, valstī. Un šeit es nerunāju un neaģitēšu nevienu balsot par vienu vai otru politisku spēku. Galvenais ir piecelties un aiziet. Jā.
un izdarīt to. Kā saka, tā jau pēc tam tur tava izvēle, kā ir tur jaunībā tu balso pa vienu, ja, tad paies 10, 15, 20 gadi un tici man, tu balsos par kaut ko citu. Nu, tā ir tā pasaule uztaisīta. Tas, par ko mēs runājam, es tas dīvaini eksperts, vai ne? Aizēju nobalso. jā, aizēju nobalso. Kā saka, piecelies, aizēju nobalso, un tad pēc tam tu vari droši prasīt atbildību. Nevis, pieņemsim, komentēt un teikt, vai, mums te viss slikti ir. Mēs te tur atkal to ar šito pats sēž mājās un neiet balsot. Aizēju nobalso. Vēl labāk ir, principā, aizēju un pieņem dalību, iestājies kādā politiskā partijā. Un uzsāc aktīvu darbību. Piemēram, mums ir šīs jauniešu platformas. Vienkārši, kur ir pliks galds, un tu uz tā galda vari likt, ko tu gribi. Nāc ar savām idejām, piedalies pasākumos, veido šādus podkastus, ja? Brauc pa reģioniem, kā saka, darbojies. Ir platforma, mierīgi kāp uz viņas virsmu un strādā. Tāda iespēja arī ir. Un nav jākautrējās. Jebkuru mobilo telefonu var atrast. Pieņemsim, tur zivtiņu mobilais telefons, ieies Saeimas mājaslapā, uzspied, kur ir deputāti, izvēlies uzvārdu, uzspied uz uzvārda vārdu, un tev izliks ārā tur fotogrāfija, kas viņš ir, e-pasta adrese, telefona numurs, sakontaktē, uzraksti, izdomā, jābūt tikai uzņēmumam. Un zem guļošā akmeņa ūdens netek. Tas ir viens, otrs pieklauvē un tev tiks atvērts. Ja? Tad daudz šie latviešu tautas sakāmvārdi liecina par to, ka ej tik un dari. Un ja kaut kas nesanāk, palīdzību, tev palīdzēs 100%. Tā kā jābūt aktīviem, jākustās ir un jāiet uz priekšu. Ko jūs varbūt teiktu jauniešiem, kuri uzskata to, ka viņa balss tiešām neko neietekmē? Nē, tā nevar būt. Tā nav taisnība. Ietekmē ļoti daudz, jo, kā saka, tātad, lai saprastu, pieņemsim, tādā sarakstā, pieņemsim, vēlēšanu saraksts. Es jau nerunāju tagad par programmām, un kad, vispār kā tu nonāc līdz tam, lai tu balsotu par kaut kādu sarakstu. Ja? Tāpēc, ka tur ir programmas, tur ir vērtības, tur ir darāmie darbi aprakstīti, un tad tur salīdzina, viņš ir tā partija, politiskais spēks, izpildījis savus solījumus vai nav izpildījis savus solījumus. Kā saka, tur ir priekšvēsture un diezgan liela, ja, bet pēc būtības tā balsošana pirmām kārtām, kā teikt, vistiņa arī pa graudiņam knābā, un tad viņi ir pāēdusi. Ja. Un šeit ar katra balss ir no svara, un no svara ir šeit ļoti būtiski saprast, pieņemsim, ir tur viens uzvārds un otrs uzvārds. Viņiem starta pozīcijas abiem diviem ir pilnīgi vienāds. Tas nekas, ka viņi sarakstā ir. Tur viens ir, pieņemsim, pirmais, un viens ir pēdējais. Tātad viens šis te ievilktais krustiņš tam pēdējam numuram, un viņš uzreiz ir pirmais. Tā spēle ir tāda, ja, ka ja neviens nekādas krustiņas neievelk, tad tas saraksts tāds arī paliek. Bet ja tam pēdējam ievelk krustiņu, tad viņš no pēdējā uzreiz automātiski kļūst pa pirmo. Un šī plus-mínus sistēma ir tāda, ka, tātad, ja cilvēkam vairāk ir krustiņi, tad cilvēki vairāk pozitīvi par viņu kaut ko domā, runā un saka. Tātad tas ir cienīgāks būt tas numur viens. Un tāpēc šī te... Un starpība ir tikai viens krustiņš. Tātad katrs cilvēks, aizejot viens, ievelkot šo te vienu krustiņu, viņš var pamainīt visu to situāciju ar kājām gaisā. Tā kā es nepiekrītu, ka nav viņam nekādas vērtības šim te vienam cilvēkam, jo pēc būtības jau ir tā, ja viņš neaiziet uz vēlēšanām, tad viņa balss vienalga novēl, bet tikai tas, kurš aiziet, tas izdara tā cilvēka, kurš palika mājās vietā izvēli. Tātad sanāk tā, ka tu savu balsi kādam uzdāvini. Nevis pats pasaki, ka es gribu balsot par šo te, bet tavu balsi kāds cits paņem un atdod kādam citam. Jā. Un man liekas, ka tas īsti jauniešiem jau tā nepatīk. Viņi taču grib, viņš taču zina, par ko vajag balsot, un viņš aiziet un nobalso. Jāsaprot, ja tu neaiziet balsot, tad to tavu balsi kāds nočiep un atdod kādam citam. Jā, ļoti, ļoti pareizi. Bet ir arī daļa jauniešu, kuri saka to, ka vismaz viņiem šķiet, ka vēlēšanas jau ir tāda garlaicīga veco cilvēku lieta. Bet tu esi bijis šajā sistēmā iekšā. Atkal lūdzu noslēpumu, kā politiķi izmanto to, ka jaunieši neiet balsot? Vai viņi to izmanto savā labā dažkārt? Domāju, ka nē.
Es īsti nezinu, kā var izmantot savā labā, lai jaunieši neiet vēlēt. Nu varbūt tā, ka Latvijā tas aktīvākais vēlētājs ir pensionārs. Latvijā ir 500 000 pensionāru, un tad viņi aiziet visi un balso. Bet ļoti būtiski ir arī manā skatījumā tieši tas jauniešu viedoklis. Tāpēc, piemēram, mums ir partijā arī šī jauniešu platforma, kur tikai jaunieši ir, kur tur mēs nejaucamies iekšā tādi pieredzējušāki cilvēki, lai tie jaunieši paši savā starpā tur ņemās, lai viņi visu tur izdomā, un tad viņi tur nāk, domā, viņiem ir savs redzējums par kaut kādiem notikumiem. Viņi tur aktīvi darbojas, mēs jau arī ņemam vērā, kā viņi. Ja tur atnāk 100 jaunieši, tad tas ir liels spēks. Ja tur 100 balsis ir, tad tu jau nevari viņus neņemt vērā un neuzklausīt. Tā kā man liekas, ka jauniešiem vienkārši... Bet, zin kā, tas jau ne no kurienes nerodās. Ir jāpastimulē tam jaunietim, ir jāpastāst. Ir valstī jānāk pretī galu galā kaut kādā veidā, kā stimulēt. Piemēram, man nepatīk tādās valstīs, kur ir obligāti ar likumu noteikts, ka obligāti jāiet balsot, ja neiet balsot, tas sots par to. Nezinu, man liekas, ka īsti tas tā nav pareizi. Vajadzētu kaut kā ieinteresēt tieši no valsts puses. Pieņemsim, es nezinu, tā kā tagad ieinteresē uz valsts aizsardzības dienestu iet. Ja tu nāksi un iestāsies armijā kā jaunietis, tad nodienējot 11 mēnešus, pieņemsim, tu saņemsi, tev tur maksās katru mēnesi 600 eiro skaidrā naudā, plus atvaļinoties, tu vēl dabūsi 1000 eiro, un tu varēsi pavelti mācīties jebkurā augstskolā. Jā. Bet tas ir bonus. Un tu tagad tā domā, ja man tagad ir jāiet mācīties, un katru gadu man ir jāmaksā, tur es nezinu, cik tagad maksā, tur kā 2-3 tūkstoši, ja? Tā ir liela nauda. Te valsts man pavelti var mācīties. Tā ir stimulēšana. Jauniešu stimulēšana, jaunieši aiziet uz armiju, viņi tur saņem arī patriotisko mācību. Tā teikt, mēs stiprinam savu garu un valsti. Attiecībā pret vēlēšanām, man liekas, ka vajadzētu būt kaut kam līdzīgam. Es nezinu, man nav risinājumu, bet es domāju, ka vajadzētu ieinteresēt jebkuru cilvēku. Vai viņš jauns vai vecs, nav būtībā. Bet, es nezinu, negluži tur banānus dot un bonbonus. Bet, vienotās būtu labi, ja tāda diskusija būtu. Un jebkuru ideju, vai viņi ir ģeniāla vai pilnīgi stulba, visu likt kopā un pēc tam izsacinātu, kas no tā ir iznācis. Un varbūt, ka kaut kas labs arī sanāktu. Jā. Man jums ļoti pozitīvas ziņas. Mēs esam izgājuši cauri visiem jautājumiem. Jā, super. Super, bet ir pēdējā lieta, ko kādreiz mēs likām pašā sākumā podkāstiem. Tagad esmu izdomājis, ka tas jums likšu beigās, kas ir ātrie jautājumi. Jā, būs 4 ātrie jautājumi, atbild pāris vārdos. Lielākā kļūda, ko pieļauj jauna autovadītāju ceļa? Nerēķinās ar citiem autovadītājiem. Sots vai skaidrošana, kas labāk māca cilvēkus? Skaidrošana viennozīmīgi. Kas ir 3 lietas, bez kurām nevar iztikt labs līderis? Personīgais piemērs, ieklausīšanās cilvēkos un vajadzības gadījumā skarbu lēmumu pieņemšanu. Super. Un ja tev šodien būtu 18 gadi un tu varētu mainīt vienu lietu, kas tā būtu? Laikam neko nemainīt. Nevar zināt, ja viena lieta izmainīs un tad pēc tam visu samainīties tālāk. Tāpēc es neko nemainīju. Ok, super. Tad paldies par šo podkāstu. Paldies, ka jūs piekritāt mūsu sarunai. Mīļie klausītāji un skatītāji, paldies arī jums, ka jūs klausījāties un skatījāties, klausījāties. Jā. Atceramies to, ka līdzlība nav tomēr garlaicīgs termins mācību grāmatās. Tā ir mūsu paša izvēle kontrolēt savu dzīvi vai ļaut to, lai to dara kāds cits. Tā kā paldies klausītājiem un tiekamies jau nākamajos podkāstos. Varbūt jums vēl pēdējie vārdi? Nē, es labprāt pateikšu arī noslēguma vārdus. Jā, paldies jums, ka jūs uzaicinājāt. Ļoti maleči, ka jaunieši vispār kaut ko tādu dara, nodarbojās un novēlu jums, lai šis te attīstītos viss un lai slaveni politiķi pie jums brauktu un slaveni sportisti pie jums brauktu. Kā teikt, tas varbūt arī iedvesmos arī citus jauniešus uz aktīvām darbībām un rīcību. Super, paldies jums liels! Paldies jums!